roku apļošana virs galvas. Nākamā vingrojuma izpildīšanai es aicinu jūs paņemt ūdens pudeli. Jūs varat izvēlēties sev piemērotāko smagumu. Tā var būt puslitra pudele, litrs vai pusotrs. Ja izvēlēsieties veikt vingrinājumu stāvus, tad kājas atkal novietojat gurnu platumā ar viegli saliektiem ceļiem. Atcerieties, vēdera muskultūra ir spēcīga, mugura ir taisna, skatiens ir vērsts uz priekšu. Paņemsiet abus pudeles galus rokās un tad ieelpāt caur labo sānu, virzīsim pudeli aiz galvas un caur kreiso pusi atgriezīsimies sākuma pozīcijā. Izpildīsim kustību vismaz 10 reizes uz katru pusi. Noturot spēcīgu vēdera muskultūru. Ja izvēlēsieties vingrojumu pildīt sēdus pozīcijā, tad arī šeit saglabāsiet taisnu muguru, skatienu vērstu uz priekšu, un tad caur vienu sānu virzīsim pudeli aiz galvas un samainīsim šo pašu kustību caur otru sānu. Mēģinot izpildīt kustību vismaz 10 reizes uz katru pusi.